secināšu priekšā mūsu sarunas dalībnieks Erik Ernits, kurš Igaunijas zemes un ģeotelpiskās attīstības pārvaldes ģeotelpisko datu un zemes reģistra nodaļas vadītājs. Eric, I just said it in Latvian. I want to do it in Estonian, but I'm going to say in English. Director of Spatial Data and Land Cadastre Division at the Land and Spatial Development Board of Estonia. Round of applause. Aplaus studijā. Vita Nārnīcka, valsts zemes dienas ģenerāldirektore. Aplausi. Irma Laktenkagas, Deputy Director General at National Land Survey of Finland. Un mēs jau satikām, tātad Somijas Nacionālās zemes mēnesības pārvaldes ģenerāldirektora vietniece garastru kartēšanas jautājumos, Magdalena Anderson, Zviedrijas kartēšanas kadastru un zemes reģistru pārvaldes biznesa attīstības speciāliste. Es esmu pateicis visus, arī man jau galvas sāk nogurt mazliet. Es esmu visus pateicis, jā, everybody. Nespūšu. Tā. Tātad, mīļš aicinājums vēlreiz, drošības pēc, ja kādam ir kāds jautājums, mikrofons ir šeit, paceļam roku, mēs mēģināsim noslēdzošo sarunu padalīt interaktīvu, tā kā lūdzu droši jautāt jautājumus. Switching now to English, I would just... Pārslēgsimies uz angļu valodu, tāda diskusija, paneļa diskusija notiks angļu valodā. Protams, mēs runāsim par atvērtajiem datiem, par drošību, par sadarbību, tehnoloģijām, arī par pārvaldības lietām, par datu pārvaldību. Jo minējāt arī par nākotnes plāniem. Tātad par šo mēs tagad runāsim. Jūs noteikti varat padalīties, pastāstīt, paprasīt viens otram papildus jautājumus. Tātad mums ir dalībnieki no Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas. Tad sāksim ar pirmo jautājumu. Saistībā ar datiem, ar kritiskās infrastruktūras aizsardzību un drošību, kā ir mainījies darbs pēdējo 2-3 gadu laikā? Šķiet, ka tā vairāk no jums pieskārās šiem jautājumiem. Varbūt katrs no jums var pastāstīt kādu minūti par to, kā ir mainījies darbs saistībā ar politisko situāciju, ar draudiem un tam līdzīgi. Var teikt, ka mēs esam vairāk pievērsuši uzmanību drošībai un noturībā mūsu kadastra organizācijā. 2022. gadā mūsu iestāde tātad kļuva par vienu no tām, kuras plāno un nodrošina valsts drošību. Mēs tātad esam tie, kuri nodrošina svarīgu datu nodošanu sabiedrībai. Mums arī ir nepieciešams stiprināt savas spējas šajās nozarēs. Mēs strādājam ar ģeotelpiskiem datiem, mēs strādājam arī ar militārajām kartēm, un mēs esam izveidojuši arī vairākas militārās kartes Zviedrijai. Tās ir tās lielās atšķirības arī uzņēmumam un iestādēji, kam ir jau 400 gadi. Jā. Man šķiet, ka mēs arī iepriekš bijuši līdzīgi jautājumi, bet šobrīd mēs sīkāk un fokusētāk pievēršamies konkrētām jomām. Arī šīs jaunās kartes, ko mēs esam izstrādājuši militāriem nolūkiem, tāpat arī mēs esam kopā ar Somiju iestājušies NATO, arī tam mums ir nepieciešams papildināt savu darbību. Šī militāro karšu izveidošana ir kaut kas jauns un papildināts mums. Bet mēs arī izstrādājam sistēmas tieši militārajai jomai, dažādas IT saziņas risinājumus, kas strādās kopā.
Tad mēs pielāgojam savu sistēmu tieši militāram vajadzībām. Tātad šis ir jauna nozare, jauna atbildība. Varbūt ne gluži jauna nozare, bet mēs pielāgojam savu darbību. Irma, varbūt jūs pastāstiet tagad par savu pieredzi Somijā. Protams, draudi arī uz mums attiecas vairāk, un mēs daudz uzmanīgāk skatāmies uz pieprasījumiem par mūsu saskarnes pakalpojumiem. Ir ļoti daudz pieprasījumu no austrumiem. Jūs droši vien saprotat, par ko es runāju. Viena no izmaiņām, ko mēs esam ieviesuši, tad mums šobrīd ir jauns tiesiskais regulējums, kas tātad pilsoņi no Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi nevar iegādāties īpašumus Somijā. Iepriekš šie Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi diezgan intensīvi iegādājās īpašumus Somijā, bet vairs ne. Kas ir Vita, kas ir mainījies Latvijā, Latvijas kontekstā? Jā, Latvijā tas ir ļoti interesanti. Mēs esam atvēruši savus datus tikai 2022. gadā, 2 mēnešus pirms Krievijas iebrukuma. Laimīgā kārtā mēs jau sapratām, kāds būs ģeopolitiskais virziens, un mēs neatvērām visus datus. Mēs esam atvēruši tikai daļu, un mēs esam veikuši riska novērtējumu katrai datu daļai. Otrkārt, mēs esam redzējuši diezgan daudz uzņēmumu vai personu, kas cenšas dabūt aizliegtos datus vai nepieejamos datus. Ir organizācijas, kas cenšas uzsākt tiesvedību, lai viņi varētu piekļūt kādiem mūsu datiem. Tātad viņi mēģina kaut kā tātad caur tiesvedību paskaidrot, ka viņiem nepieciešami kādi papildu dati, kas mums nav atvērti, un tad viņu tiesvedībai tie būtu nepieciešami. Daļa no tā, kas ir mainījies, ir mēs saprotam, ka ir liels kiberuzbrukumu risks. Mūsu nemodernā IT infrastruktūra bija ļoti pakļauta šādiem riskiem, tāpēc mums bija nepieciešams veikt dažādus pilotu projektus un pārvietot datus uz valsts mākoņiem, izmantot valsts mākoņu pakalpojumus, jo iepriekš mums bija tātad šī nemodernā infrastruktūra. Trešais ir, kas ir diezgan interesants fakts par mūsu procedūrām. Mēs strādājam Latvijā ar sankcionēto personu datiem. Mums ir tātad daudz īpašumi, kuri nav mūsu sistēmā, it kā nav svarīgi, bet nevienmēr šie īpašumi nav īpaši svarīgi. Mums ir kāda jauns pienākums, tātad nodrošināt šos īpašumus. Ja ir kādi Krievijas pilsoņi vai Baltkrievijas pilsoņi, kam pieder šie īpašumi, mēs daudz rūpīgāk pārliecinamies par to, kas tad ir īpašnieki konkrētiem īpašumiem. Mēs arī veicam papildu datu analīzi aizsardzības nozarei.
saistībā ar valsts drošības jautājumiem, par kuriem es nestāstīšu sīkāk, bet katrā ziņā darbi ir daudz vairāk nekā bija pirms aptuveni 5 gadiem. Tātad mūsu Igaunijas pārstāvim noslēdzot šo Igaunijā mēs strādājam, vai jūs kļūsiet par šī valsts aizsardzības plāna tātad daļu. Es domāju, ka mēs kļūsim par tādu plānu, tad plāns, darba nepārtraucas plāns, lai valsts darbība būtu nepārtraukta. Ja mums ir jāizmanto nauda tātad drošībai, tad mums paliek mazāk naudas citām jomām, bet mums ir kaut kā jābalansē tas, un droši vien, ka visur tā ir, jo mums ir arvien vairāk prasību, ka ir būtu jānodrošina drošība, bet tas paņem zināmus resursus. Mūsu zemes uzmērītāji un arī citu jomu pārstāvi izmanto mūsu datus un šo sistēmu. Piemēram, lidmašīnām nepieciešams zināt precīzu lokāciju, bet tad, ja signāls tiek traucēts, tad to ir neiespējami izdarīt. Protams, šis ir iemesls, kad šī signāla slāpēšana sākās pirms 3 gadiem vai vairāk. Tas sākās 24. gadā. Mēs cenšamies kaut kā pielāgoties tam, bet tas nav tik vienkārši. Un tā ir papildu problēma. Nākamais jautājums saistībā ar šo kadastrālo datu profilu. Mēs jau esam dzirdējuši par to jūsu prezentācijās. Tātad, vai tā ir svarīga sadaļa? Jā, daļa no datiem ir arī drošības plāna. Somijā mēs nerunājam par civilo aizsardzību. Kadastra dati ir daļa no vispārējās drošības. Un kā tad ir Latvijā? Latvijā tiešā veidā nē, bet praktiski es zinu, ka mums dati tiek daudz izmantoti, mums ir daudz konsultācijas un papildu datu analīze par pieņemot dažādas lēmumus. Es laikam nevaru runāt par kadastra datiem, es varu runāt par ģeotelpiskajiem datiem kopumā. Es sapratu, ka varbūt mēs mazliet atšķirīgi Igaunijā saprotam, kas ir kadastrālie dati, bet kopumā mūsu datus izmanto militārā joma un mūsu aizsardzības spēki un drošības iestādes, bet viņi uzskata, ka šie dati nav daļa no šī kopējā plāna. Vai jums ir plāns, vai jūs to darāt, vai jūs plānojat norādīt, kādas ēkas ir kritiskā infrastruktūra un kas ir civilā infrastruktūra? Mēs norādām, kas ir svarīgā infrastruktūra,
tā infrastruktūra, kas attiecas uz drošību. Mums ir, un tad arī mūsu darbinieki var strādāt ar šo informāciju. Ja jūs redzat, kāda infrastruktūra tā ir, civilā vai militārā, mums ir dažādi klasifikācijas veidi ēkām, bet tas, kam jūs varat piekļūt no ārpuses, bet ir tātad jāveic autorizēšanās, lai mēs varētu kontrolēt, kas ir šīs personas, kas meklē šo informāciju. Tas, ko mēs darījām arī iepriekš, mūsu informācijas klasificēšanas, dažādi līmeņi, bet mēs uzlabojam šo, lai saprastu, kā dažādiem lietotājiem parādīt dažādus datus. Tas arī attiecas uz datu apkopošanu un parādīšu. Jā, mums ir jāsaprot, un mēs rūpīgi skatāmies uz to, kādus datus mēs varam rādīt uz ārpusi. Protams, jūs varat ieraudzīt dažādus datus. Ir dažādas teritorijas, par kurām nav precīzu ziņu publiski, un tad mums varbūt tās arī nevajag tad parādīt publiski. Ir arī mūsu vēsturiskā informācija. Mums, protams, vajadzētu vairāk darbinieku. Es domāju, ka mums nav tādu plānu, jo mūsu kadastra dati ir diezgan atvērti. Bet ir atkarīgs arī, kas var izmantot mūsu kadastra datus. Tātad valsts iestādes var izmantot šādus datus. Latvijā kadastrā mums nav informācijas konkrēti norādītas, vai tā ir kritiskā infrastruktūra, bet mums ir dažādi viedokļi par to, kurš var kādiem datiem piekļūt, un šie mehānismi. Un mums ir, protams, viss kritiskā informācija par viskritiskāko infrastruktūru nav pieejama visiem. Tā ir pieejama tikai ļoti īpašos gadījumos, īpašām personām vai organizācijām. Bet būtībā mums nav tādas informācijas vai norādes pie katras ēkas vai infrastruktūras, cik kritiski ir šis objekts. Erika, kāda ir jums? Lielākā daļa mūsu datu ir publiski pieejama, un mēs nekādi neizšķiram, vai šī infrastruktūra ir kritiskā vai nē. Mēs sekojam tādam principam, ka aizsardzības iestādes dod mums informāciju, un ne visu informāciju mēs parādam, un tā nav redzama visiem. Bet lielākā daļa mūsu datu ir pieejama visiem. Vai jums šķiet, ka protams, paiet ilgs laiks, kamēr atver kādus datus vai noslapeno kādus datus. Vai tas, ka dati ir pēc noklusējuma pieejami, vai jums šķiet, ka tas paliks turpmākajos gados, vai jūs vairāk limitēsiet, ierobežosiet tos, kuri varēs piekļūt datiem? Mēs, kā jau saprotams, mēs neesam ļoti ātri reaģējuši Zviedrijā. Mēs esam tātad par atvērtiem datiem, un mēs ceram, ka tā arī tas paliks. Bet, protams, ir mūsu arhīvu faili, kas ir no diezgan seniem laikiem, un mēs tos aizslēgsim, lai mēs varētu pārbaudīt, kas īsti tur atrodas šajos datos.
Bet mēs, protams, varam atvērt datus, ja tie ir nepieciešami sabiedrībai, bet mums ir jākoncentrējas arī uz drošību. Vai ir kāda piesardzība par datu atvēršanu vai ir iespējams, ka tomēr mainīsies tas priekšstats, kā? Jā, protams, mēs ļoti skatāmies, kāda ir situācija pasaulē, un mums nāksies uz to reaģēt. Protams, Somija ir mums priekšā, bet mēs arī skatāmies uz noteikumiem, kurus mēs varēsim ieviest saistībā ar par to, ka daži noteiktu valsts pilsoņi nevarēs iegādāties zemi pie mums. Bet mēs to ieviesīsim vēlāk nekā Somija. Vita, vai kāds komentārs par šo? Kādā virzienā mēs ejam? Vai dati būs vienmēr pieejami vai kā? Jūs zināt, ka kādi dati parādās internetā, tad tie mūžam tur paliek. Bet man šķiet, ka būs vajadzīga diezgan rūpīga diskusija par to, kā šiem datiem ir jābūt pieejamiem un atklātiem, vai varbūt ir jākontrolē, kurš skatās šos datus. Nākamais kadastra dati, tie dati, kas ir mūsu iestādē, mainās tas, kā mēs digitalizējam savus datus, par to, kā mēs apkopojam šos datus. Laiku pa laikam tas mainās, kādus datus mēs apkopojam un kādus nē, saistībā ar to, kāda ir politika par mūsu datu apkopošanu. Mums droši vien ir laiku pa laikam jāpārskata šīs datu drošības jautājumi. Un mums ir arī diezgan plaša diskusija par to, vai Latvijas sabiedrība ir mierā ar to, ka dati ir plaši pieejami. Un jāpārliecinās, vai mūsu kvalitātes un risku izvērtējums ir pietiekams. Vai tam būtu jābūt intensīvākam. Vai šķiet, ka vai datu detalizācija, kā piemēram Maltā mēs redzējām šo piemēru, vai detalizācija tātad kļūs lielāka un vai palielināsies arī sabiedrības tāda apetīte un dabūt arvien vairāk datu un simulācijas un tam līdzīgi. Droši vien, ka tas sabiedrība izdarīs tādu spiedienu uz šīm iestādēm. Jā, es domāju, ka datiem ir jāpaliek pēc iespējas atvērtiem, ir jāsaprot arī, kādi ir riski, bet kopumā es domāju, ka demokrātijai ir jābūt tādai, kur tas arī nodrošina mūsu demokrātiju. Tad, ja kaut kas nav caurskatāms, tad tev neuzticēsies. Un kas tā par demokrātiju, ja pilsoņi neuztic valsts iestādēm? Es domāju, ka ir lētāk atstāt datus pieejamus, nekā tos noslapenot kaut kā īpaši. Un mēs jau esam pieraduši izmantot dažādus pakalpojumus un ka mūsu dati tiek izmantoti. Mēs esam pieraduši, ka mums ir bezmaksas internets šeit Latvijā, un es aizbraucu uz Vāciju, un es esmu pārsteigts, ka man ir par kaut ko tādu jāmaksā, kas šķiet vispār jau mēs esam pieraduši, ka tas ir bezmaksas. Un šķiet, ka cilvēkiem ir sajūta, ka atvērtie dati ir principā tādi kā cilvēku pamattiesība saņemt tos, bet tā jau īsti nav. Tikai jāsaprot, ka valsts iestādēm ir diezgan dārgi šos datus turēt drošībā. Mums vēl ir dažas minūtes diskusijai. Saistībā ar tehnoloģijām mēs par to esam pavisam nedaudz runājuši, uzklausījuši šodien par datiem un tehnoloģijām, par datu noliktavām, par uzturēšanu.
Vai tā ir kāda problēma? Vai kā jums šķiet, kā tas izskatās jūsu strateģiskajos plānos par to, kā cilvēki saprot tehnoloģijas vai saprot mākslīgā intelekta ietekmi un visu pārējo? Man šķiet, ka šobrīd tas ir ļoti aktuāls jautājums. Jā, es domāju, ka ir ļoti svarīgi mācīties vairāk, un mēs mūsu iestādē, var teikt, ka mūsu datu infrastruktūra tātad ir pie mums, bet mums ir arī jāstiprina arī citas, jāstiprina šī visa sadarbība ar citām valsts iestādēm. Es domāju, ka mums ir tieši tāpat. Mums ir nemitīgi jātīst mūsu datu sistēmas un arī daudz kas jāmācās. Mēs vēlamies būt zinoši. Tas, ko es redzu, ir mūsdienu sabiedrībā iestādes un cilvēki, kas ir ļoti ātri sako līdzi tehnoloģiskajām attīstībai, bet ir daļa sabiedrības, kas ļoti konservatīvi pieturās pie kaut kādām vecām un varbūt nemoderniem priekšstatiem par sistēmām, un tāpēc ir tāda ļoti liela sabiedrības tāda noslāņošanās. Tāda ir viena daļa, kas ļoti aktīvi izmanto tehnoloģijas, un tad ir par iestādēs ir šie datu arhitekti, kuri var tātad šīs tehnoloģijas izmantot, ieviest un stāstīt par tām. Ļoti svarīgi, protams, ir ieviest šīs sistēmas un sadarbība, bet ir svarīgi arī, lai cilvēki būtu spējīgi to saprast un izmantot šos tehnoloģijas. Datu lietota pratība ir diezgan nozīmīga mums Igaunijā, un esam centušies to uzlabot pēdējo gadu laikā. Tāpat organizācijām ir jābūt prasmīgi izmantot mākslīgo intelektu. Tas varētu būt noderīgi arī valstī kopumā. Piemēram, visiem mūsu darbiniekiem ir jāiziet apmācības par mākslīgo intelektu. Tās nav tikai dažu stundu apmācības, bet 6 dienu apmācības. Šīs 6 dienas apmācību ir ieplānotas vairāku mēnešu garumā. Tas ir nepieciešams, lai saprastu, kas ir mākslīgais intelekts. Mākslīgais intelekts ir ieviests, un mēs nevaram to vienkārši izslēgt un atmest. Mums ir jāmēģina ar to sadzīvot, to izmantot un izmantot to pēc iespējas gudrāk un liederīgāk. Ja mākslīgo intelektu izmanto pareizi un atbilstoši, tas sniedz liels ieguvums, bet ja to izmanto nepareizi, tas var radīt drīzāk kaitējumu. Izmantojot mākslīgo intelektu atbilstoši, tas var veicināt mūsu novatoriskās darbības un var palīdzēt atrast risinājumus problēmām, ko citādi atrast neizdodas. Tāpat mākslīgais intelekts ar vienkāršu uzvedņu palīdzību palīdz automatizēt ikdienas darbības. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūru iespējams ar mākslīgā intelekta palīdzību uzbūvēt, pat neprotot kodēšanu. Tas slēpj lielas iespējas. Vēl ir dažas minūtes, varbūt ir kādi jautājumi no klausītājiem. Lūdzu, izmantojiet mikrofonu. Varbūt tas provokatīvs jautājums mums visiem, gan paneļdiskusijas dalībniekiem, gan ārvalstu viesiem. Cerams, ka Vita nedusmosies uz mani par šo jautājumu. Mēs runājam par datu atvērtību, pieejamību un to, kādā virzienā iet nākotnē, vai turpināt šo datu atvērtības pieeju, vai arī virzīties atpakaļ gaitā. Vai mēs zinām, kādas izmaksas būs datu atvēršanai vai datu slēgšanai nākotnē?
Izvērtējot to, vai atvērt vai neatvērt kādu datu kopu, jāņem vērā to, ka no satelīta iespējams redzēt ļoti daudz ko. Satelīta attēla detalizētības pakāpe un izšķirt spēja palielinās, un šī informācija, kas pieejama satelīta uzņēmumos, ir krietnī plašāka varbūt par to, kas tiek glabāta mūsu datubāzēs. Kādi ir jūsu komentāri šajā sakarībā? Pārdomas? Somijā mēs esam ļoti daudz diskutējuši par šo jautājumu. Šobrīd mēs esam vienojušies, ka datu atvērtība sniedz vairāk ieguvumu, tāpēc datiem ir jābūt atvērtiem. Kā jau jūs minējāt, ar jaunajām tehnoloģijām, piemēram, ar satelītiem ir iespējams iegūt šos pašus datus, viss tāpatās ir redzams. Tad labāk ir šos datus nodrošināt atvērts, lai cilvēki zinātu, ka tie ir no uzticama avota. Jā, tieši tā, tas sniedz vairāk ieguvumu nekā trūkumu. Ērika, man atbilde ir īsa. Nē, mēs īsti nezinām, kur tad ir šī robeža novelkama, un šī robeža varbūt visu laiku pārvietojas. Kurus datus atvērt un kurus ne, varbūt, ka rīt mēs jau runāsim ne tikai par mākslīgo intelektu, bet arī par kvantu tehnoloģijām. Parādās jaunas tehnoloģijas un parādās arvien jaunas iespējas, līdz ar to šo robežu starp atveramiem datiem un datiem, kas jāierobežo, ir ļoti grūti novilkt, tā jābūt elastīgai. Mums ir jāstrādā arī ar tiesiskā regulējuma jautājumiem. Piemēram, mūsu tiesiskais regulējums, kas attiecas uz īpašuma reģistru, ir jāpadara modernāks, jāiekļauj aspekti saistībā ar drošību, kiberdrošību, tehnoloģijām. Eiropas Savienības konteksts jāiekļauj šajā tiesiskajā regulējumā. Vienlaikus jāņem vērā Zviedrijas likumos nostiprinātās iedzīvotāju pamattiesības, proti par piekļuvu publiskiem dokumentiem. Ir paredzētas šādas tiesības, ka valsts iestādēm ir jāsniedz šādi dokumenti bez slepenības, datiem ir jāstrādā sabiedrības labā, dokumentiem ir jābūt brīvi pieejamiem. Runājot par nākotnes stratēģiju, informācijas ekosistēmu un viedās plānošanas procedūru, ir jāizvērtē, kurš piekļūst datiem, lai patiešām datiem varētu piekļūt tie, kam šāda piekļuva ir nepieciešama. Un arī privātiedzīvotāji varētu piekļūt datiem, autorizējoties, piemēram, ar bankas ID kodu. Varbūt, ka ne visiem šobrīd ir pieejams šāda identifikācijas metode. Varam nosūtīt attiecīgi cilvēkiem iespēju pieslēgties šai autentifikācijas metodē, lai mēs zinātu, kas apskata kādus datus un tam līdzīgi, bet tas, protams, ir saistīts ar birokrātiju un tam līdzīgi. Vai ir vēl kādi pēdējie komentāri par stratēģiju? Jūs turpmākā virzībai uz nākamajiem 5-10 gadiem, laikam, ka nē. Bet tad es citu jautājumu uzdošu. Kā jūs redzat potenciālo sadarbību starp Baltijas valstīm? Vai jums ir kādi plānošanas dokumenti par sadarbību Baltijas mērogā, varbūt tikai ieceres, un kurās jomās jūsuprāt būtu nozīmīgi sadarboties lielākā mērā nekā šobrīd, kas ir tās svarīgākās sadarbības jomas tieši nākamo 5 līdz 10 gadu griezumā? Kas vēlas sākt? Irma. Mēs esam sadarbojušies konkrētu karšu jomā ar Igauniju un Zviedriju, piemēram, attiecībā uz zvejniecības teritorijām. Tas ir arī, piemēram, saistībā ar robežu drošības jautājumiem. Jā, varbūt. Mūsu noturības institūts šobrīd arī veido sadarbības tīklu ar Zviedriju un Igauniju un arī Latviju. Es domāju, ka vajadzētu pievienoties šai sarunai, vai ne? Domāju gan.
Igauniju mēs sadarbojamies arī attiecībā uz CNS kaitīgās ietekmes mazināšanu. Sadarbība ir nozīmīga ne tikai Baltijas valstu līmenī, bet arī Ziemeļvalstu līmenī, reģiona mērogā un tam līdzīgi. Cilvēki bieži brauc pārrobežu ceļojumos. Valga, piemēram, ir gandrīz kā viena pilsēta. Līdzīgas pilsētas ir arī starp Zviedriju un Norvēģiju, kur cilvēki ikdienā migrē no vienas valsts uz otru un ir nepieciešama vieglāka datu aprite. Tāpat sadarbību būtu nepieciešams stiprināt arī jūrniecības jomā, jūras zvejniecības teritoriju apsekošanā, datu apmaiņā. Ja mēs varētu vairāk dalīties ar datiem, tad mēs noteikti ietaupītu arī dubultā izdarītu darbu. Savos plānos nesam konkrēti pieminējuši sadarbību, jo sadarbība šķiet tā kā pašsaprotama. Sadarbībai ir jānotiek. Mēs gūstam lielu ieguvumu no zināšanu apmaiņas tīkliem, pieredzes ķēdēm, dažādiem sadarbības projektiem. Nākamo 2 gadu laikā mēs īstenosim projektu arī ar Latviju, saistībā ar mūsu kopējās robežas kartēšanu. Projekta īstenošanā 2 gadus savstarpēji sadarbosimies. Sadarbība ir itin laba. Saistībā ar Somiju, piemēram, mēs izmantojam Kugis bezmaksas programmatūru. No Somijas varam mācīties no Somijas pieredzes, kā izmantot šo patiešām noderīgo bezmaksas rīku. Ir dažādas sadarbības iespējas, sadarbība jau norit. Nevis tā, ka mums ir jāsāk šī sadarbība, vienkārši tā ir jāturpina. Vita, kādas sadarbības jomas būtu ļoti noderīgas? Pirmais, kas ienāk prātā, ir zināšana apmaiņa un zināšana pārnese. Ir arī iespējams kādas jomas, kur mēs varētu kopīgi sadarbībā ar ārvalstu partneriem attīstīt mūsu zināšanas. Ir arī vairākas organizācijas kartēšanas jomā, kas varētu sadarboties aktīvāk. Nevienmēr šīs kartogrāfijas organizācijas pietiekami labi sadarbojas, jo robežas ir robežas un pārrobežu sadarbība un komunikācija dažkārt mēdz aizkavēties. Turpmāko gadu laikā mēs aktīvi veicināsim šo sadarbību. Viena no jomām, kur liksim uzsvaru, ir sadarbības starp operatīvajiem dienestiem, kā mēs dzirdējām šodien dienas pirmajā daļā, gan no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktors, gan arī no ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka ir būtiska datu apmaiņa par precīzām adresēm pierobežas reģionos. Nākamo gadu laikā mēs arī vairāk iesaistīsimies kā reģions telpiskajā plānošanā, lēmumu pieņemšanā. Noteikti mēs sadarbosimies krietni vairāk nekā daram to šobrīd, tikai varbūt pagaidām vēl nav tādi konkrēti projekti padomā. Sadarbība noteikti attīstīsies. Vēl mazs mirklis mums ir šai diskusijai. Būtībā varētu apkopot to, ka datu joma kļūst arvien sarežģītāka, dati kļūst arvien vairāk, ir būtiski arī saprast, kāda ir datu glabāšanas suverenitāte, vietējie serveri, mākoņu serveri, jāizvērtē, kā nodrošināt piekļuvi datiem un kādā apmērā, kādi ir ieguvumi un draudi. Datu atvērtai publiskošanai mēs runājām par to, ka sabiedrība arī ir pieradusi pie atvērtiem datiem, apspriedām tehnoloģijas un to sniegtos ieguvumus, un
No otras puses arī varbūt piesardzīga attieksme pret tehnoloģijām, lai nemestos uzreiz jaunākajās tehnoloģijas ar galvu pa priekšu. Šī konference, kas notiek, ir lielisks apliecinājums tam, ka šobrīd mums ir starptautiskā sadarbība un varam to tikai stiprināt. Vēlos pateikties visiem paneļa diskusijas dalībniekiem, nosaukšu tos pa vienam: Ēriks Ernits, Igaunijas zemes un telpiskās attīstības pārvaldes nodaļas vadītājs, Vitena Arnīcka, valsts zemes dienesta ģenerāldirektora Irma Lahetā, kas Somijas Nacionālās zemes mērniecības pārvaldes ģenerāldirektorāta viesniece, un Magdalēna Andersone no Zviedrijas kartēšanas kadastra un zemes reģistra pārvaldes. Esmu vadītājs Vits Arnīckas, un mēs teiksim paldies liels mūsu panelistiem. Round of applause for the panelists.